Par motokrosu dzimteni tiek uzskatīta apvienotā karaliste, kur 20. gadsimta sākumā tika organizētas sacensības bezceļa apstākļos ar motocikliem. Ņemot vērā tā laika ceļu kvalitāti, daudz mazāk ceļi tika uzskatīti par krosstrasi. Īsās motokrosa sacensības trases attīstījās līdz ar ceļu kvalitātes uzlabošanos un īpaši ar sacensību organizēšanu. Arī tehniskajā ziņā sākotnēji nebija lielas atšķirības. Viens un tas pats motocikls un bieži vieni un tie paši braucēji piedalījās dažādu veidu sacensībās. Tas attiecās arī uz mūsu teritorijām – Krievijas impēriju un Igaunijas republiku. 1930. gados sacensības uz bezceļu un cieta seguma ceļiem sāka pakāpeniski attīstīties kā atsevišķi sacensību veidi. Otrā pasaules kara beigās pasaules motocikla ražotāji sāka ražot speciālus motokrosa motociklus. MOMU motokrosa sadaļā ir apskatāms PSRS, Čehoslovākijas, Austrumvācijas, Austrālijas un Japānas ražotie motokrosa spēkradi no dažādiem laikiem, gan solo motocikli, gan arī motocikli ar sānu piekabēm, jeb blakusvāģi. Starp tiem ir arī viens no Igaunijas ražotājiem AYR, kas ražo rāmjus no 1989. gada līdz pat mūsdienām. Šis ražotājs ir vienīgais no Igaunijas 8 sacīkšu motocikla ražotājiem, kas joprojām darbojas. MOMU izstādē ir apskatāms daudz mūsu reģionu izcilāko motokrosu čempionu, piemēram, Viktora Arbekova un Genādija Moisjeva, kā arī daudz Igaunijas braucēju motocikli.